tādām vecām vēlēm. Paraudzīties, kādu labāko izskatījās uzvērt kārtiem vietu, un par kuru melnam acīm tik daudz mums stāstīt. Viņa kādiem pieskaptiem vārtiem un... Brāl, ko tu redzi? Tikai, ka neko nevar. Saņem man neredzi. Rechts priekšā. Vēlniņi uzstāpa viens otram uz pleciem un atslēdza vārtus vaļā. Visus spēkus saņemdami, viņi tos lēnām drusciņ pavēra un izkaucās ārā. Brālī, vai redzi reko? Ko reko? Nu šito visu. Kas te ir? Es neko redzu. Pagalam. Brālī, vai šī ir pasaule? Pasaule? Tāpēc saka, pasaulē dzīvot cilvēki, dzīvot putni, dzīvot putni. Skaidrs. Vai kas tas tāds ir? Puķes. Tāpēc saka, puķes dzīvot putni, kas tur kādi savus. Atceries. Ziedonis. Ziedonis? Kas tas ir? Kas tas ir? Upiesēji. Ziedonis ir ziedonis. Skaidrs. 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 Neskaidrs. Atšķirīgs. Tad abi vēlniņi ietasīja džavā, lūdzu puķis un apmātājās ar tām, skrēja tauļņiem pakaļ un izrāvties pārus, jo viņi jau bija nerādi un nezināja, ka tā nav jādara. Vēlniņi klausījās putnu dziesmās un devās tiem pakaļ uz mežu. Tik beidzot. Brauc pie tādiem eizīši. Kas te tādi ir? Eizīši. Eizīši, dezīši. Kāpēc tas esat eizīši? Bet kas jūs tāda esat? Mēs arī neprotam pateikt. Mēs esam bērdiņi. Mēs esam bērdiņi. Kādas jums nejaukas teiks? Ko? Tu saki nejaukas? Aua! Ko tu tik skaļi bļauj? Nesi! Ko tu tik dzelu? Es nedzelu. Tas ir pēc skaidrāks. Tā, mēs aizsargājamies no vilkiem, lapsām, lāčiem un vēl. Un vēl šādiem. Jā. Un vēl šādiem tādiem. Ezi! Akka man savu kažogu? Es kādā kažogu tā par bilkšņai acī. Es jau jums teicu, kažogs mums pašiem vajadzīgs. Svei! Svei! Prāts izdomā. Vai nu šitā? Nu, vēlniņam cits tāds nezinu, tie gāja, vēja, beidzot, atdūrās kādās iepnieku mājās. Tā kā šie jau visi sen bija nogājuši pie miera, tad vēlniņi stelši netraucēt, jo rīķis pēc uz nāko buļķis. Kas? Stop! Tā tikai liek! Jā! Tieši kāds tiek uzsākt. Jau ir kaupis, kā pagrabā. Jā, te ir kāds jāuz. Kas te tas? Brāli, ko tu tur šāpsteni? Sviest? Kas? Kas nāks sviest? Pāters saka, ka cilvēki atcerās, ka kāds neksēt uz labā sviestu. Muļķa saimnieks! Elē arī ir krāsas, bet tur sviestu neviens neglabā. Pāters saka, ka šīs saimnieks ļoti gudrs un viltīgs. Viņš vairs nevar es stāstu tekstu. Nav tādas ēsals, kurai nevarētu piepildīt. Papa, brāli, patīsim kādu stādi. Savu izsūtīt stādi. Kam? Kam? Saimnieks. Brauksim pildu, un to stādi ir. Un tā ir tā saimnieks. Visādi saimnieks. Jau. Darīsim tā. Pie darba. Nu, abi jāatpilīja iznesa sviestu no rījas, sasacīja, sastāv to grāvīt. Tas bija darbīgs. Tas bija nedarbīgs. Kad nedarbs bija pabeigts un Melniņa priecīgi par to, ka arī priekšā klētāt, viņi tur uzgāja mūsu pilnu ar darbu, ko saimnieks Jāņa nozīmīgi teica. Mums pilnu ar darbu. Nu, gluži kā Ellē, to liek saimnieks jāmācīja. Ko? Kā būtu? Ja mēs viesvainīgs, pilns ar darbu. Kā būtu superīgi būtu. Saimnieks vēl lielāk. Uzliek vēl lielāk. Melniņa darbu salēja kaima,
Saimnieks izskrēja no kūtas, paķēra pie durvīm krīslēto muļu un sāka trītdienu burlakām pakaļ. Šie, nu vairs nezinātu, kur drēķis, pats savā nesamaņā uz Rīgu, riega garām, tiltņa virsū, un tāļāk tie netika. Jo sviests, ko tie bija noturējuši par ietilpumu, bija mīgs, un viņi tajā samuka līdz burvi. Saimnieks piesēdzās klāt un jau muļu palīdzēja abiem, cik jau viņam bija spēka kalas. Burlaks izrāpās no grāļa un aiznoskroja saimniekam, bet paldies neteikuši. Svāki gluži nodaroti. Būs man darbs, kā tu plēņojušies. Pag, kas tad tas? Tas kā nauda noskanēja. Kādi godīgi blēži. Tūlīt savus nedarus aizmaksā. Nauda? Nauda! Nauda? Mēs esam tepaši bagāti! Mēs esam turīgi ļaudi! Dziedādama mazgāja un pēc sadarbotos spaiņus. Bet vēlniņi, ko par to visu domāja mūsu razgaļi? Paklau, brālīt, man par tām burlaku tezām ir lielais prieks. Bet redzot saimnieku tik līgsmu, man rodās lielas eras. Jā, mēs taču gribējām kaitēt saimniekam, bet iznāca tā, palīdzējām tik pie naudas. Paklau, brālīt, tā nedrīkst palikt. Nedrīkst gan. Izdomāju. No, es arī izdomāju. Ko tu izdomāji? Es izdomāju, ka es noguršu saimnieka zirgu. Kādu dirzi? No saimnieka zirgu, lai viņš nometīs katru, kurš kāp viņam mugurā. Nu, labi. Bet paklau, brālīt. Es dzirdēju, ka šonakt ir saimnieka
kārti jāatvēr zirgu piegudām. Tad tas nozīmē, ka pat viņš no zirga nokritīs un salonies par aiz. Tad, kas tuvosies pie šīs mājas akas, iekritīs tajā un noslīd. Te piepeši, viņi ieraudzīja vīru pa vārtiem ienākam pagalmā. Viņi to tūlīt pazina. Tas bija viens no izgājušās nakts burlakām. Skat, burlaka! Tas nāk uz saimnieku, tagad viņš nu nokaus. Bet burlaka negāja visu uz istabu. Ielīdz stāvlī. Viņš gribēja zakt saimnieka zirgu, kamēr otrs burlaka stāvēja pie vārtiem, netāļi no akas un gaidīja. Zirdziņš, kas tad gos vai? Nekāds viņš kož. Nekas, rāmīgs. Izjāšu likumiņu būs rāms kā jērs. Pieturēšu pie galva, kamēr tiks nogurā. Vienā. Stāvi. Turies taču. Ev, man paliki. Laikam būšu klaudzis prandu. Palīgā! Beidz gan šam kalam. Bet tas otrs eilē. Es jums to krūmos, lai pāters vēlāk savāc. Nu, abi burlakis bija beigti. Bet ko vēl viņi? Viņi tā bija priecājušies saimnieku nelaimi. Un lūk, nu viss atkal izgājis viņam par labu. Bet vai tad tiešām viņam nekādas kaitas nevarēja padarīt? Pagaidi, saimnieki, vēl viņi, nu vēlreiz ko izdomās. Nu, gatavē muļķi. Saimnieku nemācēja nokaut, bet paši sev gan mācēja galvenā. Kādi muļķi, gatavies stulbeņi. Labi, vismaz pātri par agiem burlakām būs liels prieks, varbūt tā vēl izkursimies bez pēdiem. Var jau būt. Un tomēr mums sāk izdomāt kādu briesmīgu nedēļu. Briesmīgu izdomās. Skaties, kāda labība noaugusi. Feina noauga. Un pātris teica, ka šī izaug brangu maizi. Teicis gan. Zini ko? Nopļaujam šo labību, lai izput saimnieku jau kāds cerības. Lai visu. Nobraukšos vecos stos kāds par asiem griežmetīkiem. Skat kāds izskats. Un tad uz vēlnu parāšanu, kā saka pātris. Es jūtos buļš slāvāts. Oi, man visu spēku izsīkuši. Bet galvenais tas, ka darbs ir pat. Jā, nu, vismaz saimniekam rīt būs liels ērastības. Nu, ka būs. Mīļa pasaulīt! Visa pļava nopļauta! Paldies, žēlīgiem debesu tēvam, šito laimi! Labīgi pati nopļausies! Nu mums vajadzētu 2 nedēļas katru dienu jānosvist, bet pa nakti viss tā kā ir nazīgi nopļauts. Šos vārdus izdzirdādami vēlreiz uzsāp tā pa balti kā pārkai kāds dzels. Liksim to saimnieku mierā. Citādi tas kļūst pārāk pārlaimīgs un bagāts. Nē, lūkosim vēlreiz. Redzēšu šo lielo aitu ganāmpulku. Pārvērtīsimies par jāriem un ievilināsim visu pulku purvā. Nenoslīgs. Nu, slikti.
naudu skuli un noskaitīja saimniecei rokā 200 zelta gabalu, bet pati devās uz pili. Mazos nerākļus nemaz neapmierināju, un pie pirmās izdevības abi laidās projām no pils, ko kājas nesa. Tie iemuka mežiņā, kas blakus pils dārzam zaļoja, un nonāca pie nelielas upītes. Upīte bija strauji un brālīgi saķērušies, vēlnī no ūdens ļāvās nesties tāļāk un tāļāk, un nemaz nemanīja, ka tie tuvojas kādai sievai, kas upītes malā sēdēja un kaut ko likās gaidām. Tad tā vēlnis iebāz ūdenī. Tētīši žēlīgais, kā viņi sāka brēkt, jo ūdens no zālītēm un sievas noslēpumainajām zīmēm bija tapas savādi stiprs un dedzināja viņus tāpat, kā Elmas uguns pazudinātu dvēseli. Viņa apjuka un kļuva tik spēcīgi kā jaundzimuši bērni. Tik sieva neklausījās brēkšanā, bet nomazgāja abus jo krietni. Un redzi, viņi tiešām kļuvis pusbaltāki. Viņi to saģēra smalkās drēbītēs. Tā, lai nav pušas. Noguruši no sāpēm un brēkšanas, vēlniņi pēdīgi apkusa un iemīja. Bet nepagāja ilgs laiks, kad tie piepuši uzmodās un no jauna sāka brēkt. Kā nu nebrēkt? Jo vecais valncis un pērnus stāvēt pie šūka un grāvšījās ar to, gribēdam savus bērnus satvērt. Sīkie, tūlīt nākat šurp. Kā mēs spēlām? Vai mēs guļam? Es jūs tūlīt pagulēšu. Au! Tas šūpulis taču no pīlādu koka. Kāpēc nu laukā? Kāpēc tādā no šūpuļa? Mēs nekāpsim. Tu mums sados. Jūs gribat palikt pie cilvēkiem? Jā, paliekat pie cilvēkiem, bet tad baudiet par sodu līdzi arī viņu liktenim, topiet tādi paši, kā viņi. Es jūs izdzesīšu iz mūsu elles grāmatas. Šos vārdus izgrūdis. Bēlns devās atpakaļ uz elli, kuras ar tintas gumiju un kāpēcināšu palīdzību mūsu mazo varoņu vārdus izdzēsa uz savas grāmatas. Tā ir pašā acu mirklī, tie pārvērtās pret cilvēkiem, zaudādam visas vēlnišķīgās īpašības un visu atmiņu par elli. Viņi norima un aizmiga atkal saldā miegā. Bet, kas notika pēc tam? Mūsu mazie varoņi izauga lieli, piedzīvoja darīja daudz prieka un bija tik krietni vīri, ka viņu dvēseles pēc ilgi nodzīvotu mūža nenokļuva visi ellē, bet aizgoja tur, kur gabals nebeidz smūžīgi.